Visas pasaules reliģijas nespēja ignorēt Jēzu un viņa paveikto darbu. Un tamdēļ katra tai atvēl savu vietu. Piemēram, islāma ticīgie un šī reliģija atzīst Jēzu kā varenu pravieti, bet noliedz to, ka viņš būtu miris pie krusta un augšām cēlies, noliedzot evaņģēliju patieso vēsti un kļūstot par antikrista reliģiju. Kā ar mormoņiem? Arī mormoņi taču tic Jēzum, pēdējo dienu Jēzus Kristus svēto baznīcu, vai kā viņi tur saucās. Bet arī viņi tic tādam Jēzum, kurš pats bija cilvēks vai Dieva garīgais bērns šeit virs zemes, un pildot Dieva pavēles un baušļus, esot labs mormonis, viņš tika paaugstināts un kļuva par Dievu. Gluži tāpat kā jebkurš cits mormonis un šīs reliģijas sekotājs it kā var kļūt par Dievu. Tātad arī šī reliģija it kā tic un apliecina Jēzu, bet tā ir antikrista reliģija, tā noliedz Kristu, noliedz evaņģēliju. Kā ar Jehovas lieciniekiem, kuri tic, ka Jēzus nav Dieva dēls, bet ka tas ir erceņģelis Mihaels, kurš nāca un nomira pie krusta. Lai gan ebreju vēstulē pavisam skaidri ir rakstīts, ka Dievs nekad nevienam eņģelim nav teicis, es tevi esmu dzemdinājis, mans dēls tu esi. Bet attiecībā uz Jēzu Dievs taču to teica un cilvēkiem dzirdot. Arī katoļu baznīcā mēs redzam šajā kartelī, ka viņi it kā arī tic Jēzum un apliecina savu ticību dažādos veidos, bet viņu Jēzus nav svētais Dieva jērs, pilnīgais upuris, jo viņu Jēzus nespēja glābt, ir nepieciešams baznīcas, dažādi šie sakramenti, ir nepieciešams aizlūgšanas, šķīstītava un daudz citas lietas, jo tas Jēzus, kuru viņi sludina un kuram viņi tic, tas nav pilnīgs. Tas nav tas Jēzus, kuru mums atklāja svētie raksti un svētais gars caur tiem. Un ebreju vēstulē rakstīts ir, ka agrākos laikos Dievs daudz un dažādos veidos runāja uz saviem cilvēkiem, caur ķēniņiem un praviešiem, bet šajos pēdējos laikos viņš ir runājis caur savu dēlu. Viņš sāka sludināt evaņģēliju un pēc tam apostuļi šo vēsti nesa tālāk un Dievs apstiprināja viņu vēsti ar līdzjošām zīmēm un brīnumiem. Dievs to darīja. Un tad ir šis jautājums, kā gan mēs izbēgsim no šīs Dieva dusmības un soda, ja mēs nicināsim tik dārgu pestīšanu? Tad atgriezīsimies no nedzīviem darbiem, atgriezīsimies no grēkiem un ticēsim uz šo Kristu, kurš pasludināja evaņģēliju, pats to piepildīja un ved tos, kas viņam tic, uz mūžīgo dzīvošanu.